Mans vārds ir Gundars Kalniņš. Ja mēs kādreiz esam tikušies, tad noteikti esam tikušies kāda cita kultūra vēsturiska objekta saistībā, un tā ir Cēsu viduslaiku pils, kur jau diezgan daudz gadus ir sava mana enerģija un laiks un visa man profesionālā darbošanās ieguldīta, bet ir tā sanācis, ka dzīves ceļi ir kopā saveduši pāragri ar kapsētu, ar vēsturisku kapsētu Cēsīs, un tā ir kapsēta, kuru mēs ikdienā vienmēr un visur sakam vācu kapi, un tajā brīdī, kad pasaka vēsturiskā Cēsu pils kapsēta, tajā brīdī tāda balta lapa, neviens nesaprot, par ko iet runa, vācu kapi, tad jau drusku vairāk skaidrs. Tātad kapsēta, kur atrodas uz Rīgas ielas, netālu no pilsētas centra, un katrs, kas tur ir pabijis, vienalga pirms nedēļas vai pirms 10 gadiem vai pirms 30 gadiem, savā ziņā piekritīs arī šī vakara lekcijas nosaukumam. Ja ne skumjākā, tad pilnīgi noteikti viena no skumjākajām vietām Cēsīs. Šī vakara plāns man ir sadalīts savu stāstījumu divās daļās. Pirmajā daļā es gribu pastāstīt par pašiem kapsētas pirmsākumiem, gribu pastāstīt par kapsētas 150 gadus ilgu ziedu laiku un gribu pastāstīt par norietu periodu, kas aizsākās jau pirms 80 gadiem. Tad mēs uztaisam pauzi, kāds 15-20 minūtes. Visi, kam ir jāsteidzās, steidzieties, es neapvainošos. Visi, kas grib palikt, uz otro daļu droši var palikt. Un otrā daļā man ir iecerēti tādi literāri lasījumi. Respektīvi, nedaudz pakavēties pie konkrētām vēsturiskām personām, personībām, kas ir apglabāti šajā kapsētā. Un nevis iet to ceļu, ka mēs skatāmies, kurš ir ar lielākiem nopelniem. Un tā varbūt pat savā ziņā pārsteidzot pašiem sevi, paskatīties uz tiem, par kuriem mēs vēl neko daudz nezinām. Saraksts ar apzinātajām personām ir ļoti, ļoti garš. Apzināti es izvēlējies tikai dažas, un tā tas prasīs kādu laiciņu, lai ielūkojoties senos laikrakstos, kaut ko vairāk par šiem cilvēkiem saprast un uzzinātu. Tātad. 1772. gada 7. oktobrī nomira Cēsu kārtībnieka Johana Georga Andresena meita Helēna Vilhelmīna. Viņas vecums 7 gadi, 5 mēneši un 7 dienas. Pēc 3 dienām Lielās Ģildes namnieki viņu aiznesa uz Svētā Jāņa baznīcu, kur 11. oktobrī pēc aizlūguma viņa tika apbedīta lielajā ejā pie sieviešu sola, pie otrā pīlāra no lielajām durvīm. Tā, pateicoties Cēsu prāvesta Heinriha Baumaņa piezīmēm, mēs zinām, kas ir pēdējā persona, kas ir tikusi apglabāta Cēsu Svētā Jāņa baznīcā. Jums var likties dīvains šis apgalvojums, kāda persona un kādā baznīcā, tad lūk, līdz 1772. 73. gadam galvenā cēsinieku apbedīšanas vieta pilsētā bija kapsēta pie pašas Cēsu Svētā Jāņa baznīcas vai arī pati baznīcas iekštelpa. 1770. gadā, patiesībā no 70. līdz 72. gadam, visā Krievijas impērijā, tā skaitā Baltijas provincēs, plosījās buboņu mērs. Un, lai ierobežotu epidēmiju, tika pieņemts, tad valsts senāts pieņēma lēmumu, ka visās Krievijas impērijas pilsētās ir jālikvidē kapsētas, kuras atrodas pilsētu centros, un jāveido kapsētas ārpus pilsētu teritorijā. Cēsīs 1773. vai 1774. gadā tiek izveidotas 2 kapsētas. Ja jūs ieskatāties šajā te aerofoto,
ortofoto, ar baltu aplīti apmēram attēlu vidusdaļā ir iezīmēta Cēsu Svētā Jāņa baznīca. Mazliet uz augšu ar pelēku aplīti, tā ir vieta, kur atrodamies mēs. Un ar baltajiem kvadrātiem ir divas 18. gadsimta 70. gados izveidotās kapsētas. Tātad pirmkārt tā ir pilsētas draudzei paredzētā pilsētas kapsēta, kas atrodas lejā. Tagadēji tātad Vācu kapi, kā mēs šo zinām, uz Rīgas ielas, kādreizējā Rīgas ceļa malā. Un aiz pilsētas parka teritorijas tā saucamie lejas kapi. Tā ir tātad lauku draudzes kapsēta. Šeit jums zināms savā ziņā skats, jo šādu skatu mēs redzam arī šobrīd, tuvojoties pilsētas kapsētai, bet šī bilde ir ļoti svarīga un nozīmīga, jo tā ir viena no dažām vēsturiskajām fotogrāfijām, kuras vispār ir mūsu rīcībā. Pirms 2 gadiem sākot interesēties par to, kāda veida vizuālas liecības par šo teritoriju mums ir, manā rīcībā nonāca 2 fotoattēli. Viens bija šis, no paša 20. gadsimta sākuma, un vēl viena fotogrāfija, ko mēs redzēsim, man liekas, pat 2. daļā, kas ir 20. gadu kapsētas iekšskats un vairāk nekā. Pēdējā laikā, principā, viena bilde nāca klāt šodien, un viena bilde nāca klāt šajā vasarā. Un ticiet vai nē, katra šāda vizuāla liecība ir ļoti ar lielu pienesumu kopīgai lietai, lai saprastu to, kā kapsēta ir izskatījusies, kādi bijuši pieminekļi un tā tālāk un tā joprojām. Tātad vēsturisks fotoattēls ar 19. gadsimta 70. gados būvētajiem vārtiem. Un šeit šis konkrētais vēsturiskais foto manās rokās nonāca tikai šajā vasarā, kad iznāca tāda ļoti nozīmīga gan man, gan arī šai personai tikšanās. Un šī persona bija mums Cēsīs ļoti svarīgā priekšgājēja Alberta Holandera mazdēla mazmeita. Jā. Un tātad Alberts Holanders, kurš 1820. gados izveidoja Bērzaines ģimnāziju, un pat arī pavisam sākot publicēt pirmo informāciju par kapsētā apglabātajiem, bija viens no pirmajiem jautājumiem, bet vai jūs zinat, kur ir Alberta Holandera kapavieta? Un man atbildi bija noliedzoša, mēs neviens nezinām līdz brīdim, kad notika šī satikšanās, kad parādījās šī fotogrāfija, un šajā fotogrāfijā mēs redzam skaistu lielu baltu krustu. Šāda krusta vairs kapsētā nav. Un, diemžēl, mēs nevaram identificēt vietu, kur tas ir bijis, līdz brīdim, kamēr sākot lūkoties attēlā rūpīgāk, un izdevās pamanīt dažas detaļas, kuras ļāva lokalizēt vietu. Un tagad šis skats ir apmēram šāds šobrīd. Un patiesībā šodienas stāsts būs lielā mērā par to, kā mēs no kapsētas, kas ir visu cēsinieku identitātes daļa, visi, kas tur dodās, aprūpēt savus apglabātos tuviniekus, vieta, kur notiek ļoti skaisti kapu svētki, vieta, kas ir aprūpēta, apkopta, kā mēs nonākam līdz šim. Šeit konkrēti priekšplānā redzamais ar sūnām apaugušais krusts, tās ir 2 Alberta Holandera meitas, kas ir 19. gadsimta vidū noslīkušas Gaujā. Tas ir bijis liels, nozīmīgs visai pilsētas kopienai notikums, šīs bēres, kurās piedalījušies 3 mācītāji. Kapavieta ir bijusi viena no skaistākajām visā kapsētā. Un tad ir nācis kaut kas, kā rezultātā krusts ir nolausts no postamenta, sašķaidīts gabalos 2 jaunām pusaudžu meitenēm. Liekas dīvaini. Fonā mēs vēl redzam no kapavietas atbīdītu kapaplāksni.
Tur arī diezgan daudz jānopūlās, lai to izdarītu. Tad, nu lūk, kā mēs līdz tam esam nonākuši. Pirms apmēram 5 vai 6 gadiem Cēsu muzeja krājumā nonāca, muzejs iegādājās vairākas vēsturiskas aerofotogrāfijas, šādus ortofotoskatus no Otrā pasaules kara. Tātad uzņemti 41. 44. gadā nacistiskās okupācijas laikā. Tie nav kapsētas foto uzņēmumi. Kapsēta šobrīd ir tikai un vienīgi šeit izkadrēta. Fotografēta visa pilsētas teritorija, daudz lielāka pilsētas, arī pilsētas apkārtnē. Kādam no jums kādreiz ir interesi par kādiem saviem īpašumiem, vēl kādām citām vēsturiskiem jautājumiem, vēsieties Cēsu muzejā. Šie ir brīnišķīgi resursi. Tajā brīdī, kad mēs pievēršamies kapsētai, kas jau tajā laikā ir bijusi blīvi apaugusi ar kokiem, 41. gada skati vasaras aerofoto uzņēmumi ir pilnīgi bez nekādas vērtības. Tur ir, labi, nevar teikt bez nekādas, šo to var saskatīt, bet mēs redzam tikai koku vainagus. Bet 1944. gada marta uzņēmums ir fotografēts, pieņemam, ka pēdējais sniegs. Turklāt jādomā, ka diezgan vēlā pēcpusdienā, brīdī, kad ir slīdoša gaisma un rūpīgi apskatot šo fototēlu, mēs pat varam saskaitīt un saskatīt kapu kopas atsevišķās zonās, saprast par zudušām sētām, norobežojumiem un tā tālāk un tā joprojām. Šis attēls vairākas reizes šovakar jūsu priekšā atgriezīsies. Tātad, mēs sakam vācu kapi, bet tai brīdī neesam gluži korekti, jo tātad Cēsu pilsētas kapsēta ir etniski ļoti daudzveidīga. Tātad jūs redzat lielākā zona, kas ir apzīmēta ar latīņu krustu, tā ir luterāņu draudzes, tātad pilsētas draudzes kapsēta. Augstāk nākamā zona, tad centrālajā daļā jau ir pareizticīgo apbedījumi, ir pareizticīgo kapsēta. Vēl augstāk ir ar 2 zvaigznēm apzīmēti. Tie ir divi Cēsu ebreju kopienai piederīgi nodalījumi. Un kapsētas inventarizācijas laikā atklājās, ka pareizticīgo kapsētas nodalījumā tuvāk Rīgas ielai vēl ir 1850. un 60. gados apglabāti lauku draudzes, latvieši, pieši, maizīši un tā tālāk un tā projām. Un nevis pareizticībā pārgājušie, bet lauku draudzē vēl joprojām pierakstīti. Un savukārt pavisam nesen izdevās uzzināt, ka uzreiz aiz luterāņu nodalījuma, aiz mūra sētiņas, kas atdala to no pareizticīgo, kā man tika teikts, un tur, kur tā komposta čupa, tur uz priekšu ir Cēsu, romu, tātad čigānu apbedījumu rinda bijusi. Ja, tātad tā ir vieta, kur piemiņas zīmes šobrīd vairs dabā nav saskatāmas, bet šo multikulturālo, etniski daudzveidīgo sastāvu mēs šādā veidā redzam. Kapsēta arī nav ieguvusi savu tagadējo, pašreizējo formu vienā piegājienā. Tā ir pakāpeniski evolucionējusi. Tātad sākotnēji no 1770. gadiem mums ir luterāņu nodalījuma austrumu puse, tātad tā ir tā daļa, kas ir tuvāk Rīgas ielai. Tātad šī daļa, tā ir vieta, kur ir senākie apbedījumi, senākais mums zināmais un senākais dabā konstatējamais ir no 1780. gadiem, kapa plāksne. Tātad ap 1850. gadu es jau minēju lauku draudzes latviešus, kas ir apglabāti ceļamalā, tuvāk ceļmalai, un arī senākie pareizticīgo apbedījumi mums ir no 1850. gadiem. Tas plusiņš nozīmē, ka apbedīšana turpinās līdz pa 20. gadsimta pārsvarā vidum. Tālāk mums ir 2 ebreju nodalījumi. Tas ir šis, kas ir senākais,
un tālāk jau Gruntsgabalos ieiet iekšā pilsētas Gruntsgabalos, tas ir jaunāks, tātad 20. gadsimta, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta pats sākums, un savukārt no 1870. gadiem mums ir šī te luterāņu nodalījuma rietumu daļa. To, kā šī kapsēta attīstās un evolucionē, mums faktiski nav nekādu rakstisku liecību. Mums ir viena piemiņas plāksne, kapsēta atrasta, pēc kuras pēc tam ilzēji skatot baznīcas grāmatās ir konstatēts ieraksts, ka šī persona ir pirmā, kas ir apglabāta jaunajā sadaļā, jaun iedalītajā. Plāksne pārvietota, kur ir šī jaunā daļa, tajā brīdī īsti nav skaidrs, bet ir skaidrs pēc veselas rindas abedījumu, kas ir šajā daļā. Senākie abedījumi tātad pa labi ir 19. gadsimta 70. gadi, 1876. gads. Tad līdz ar to atceraties pašu pirmo bildi, ko es jums rādu, viena no pirmajām bildēm ar vārtiem. Vārti visticamāk arī ir veidoti pēc šī 1876. gada, tad, kad kapsēta jau iegūst šo simetrisko veidolu ar centrālo asi un vārtiem šajā daļā. Ja, tad, kur ir bijuši ieejas vārti pirms tam, gan jau kādreiz mēs noskaidrosim. Te nu mēs nonākam līdz nesenākai vēsturei, jo 1943. gadā, 43. gada laikrakstā Cēsu avīze vai Cēsu vēstis tajā laikā ir publicēts raksts par to, ka cēsiniekiem tiek nodoti aprūpē vācu karavīru kapi. Tātad tas ir nacistiskās Vācijas okupācijas laiks, un šādā svinīgā ceremonijā šī atbildība tiek nogrūsta cēsiniekiem. Mēs zinām, ka pirmie Otrā pasaules kara kaujās kritušie karavīri, Vācijas, nacistiskās Vācijas pusē kritušie karavīri, ir apglabāti šajā kapsētā jau 1941. gada jūlijā. Abedīšana pakāpeniski turpinās arī pēc tam, no sākuma, kā vācu karavīru abedījuma vieta tiek izmantota uzreiz no vārtiem kreisajā pusē esošā teritorija, kur pirms šo masu kapu ierīkošanas tiek likvidēti vēsturiskie abedījumi. Un pēc tam 1944. gadā jau augšā tur, kur mēs redzam ar otru kvadrātu ar zilo-balto līniju apvilku. Skatoties šajā fotogrāfijā un paturot prātā, ka foto uzņēmums, kā es jums teicu, ir 1944. gada marts, tad, ja jūs ieskatāties augšējā kvadrātā, un to es arī pamanīju tikai pirms pāris dienām, vai tas nešķiet svaigi izraksts masu kapas augšā? Ja mēs ieskatāmies šajā daļā, es esmu diezgan drošs, ka šajā foto uzņēmumā ir pat fiksēts izraksts liels masu kaps, kur pēc tam vēl pēc mārta turpinās abedīšana. Un kapsēta savā ziņā iegūst vēl vāciskākus vaipstus. Tātad brīdī laikā, kad Padomju Savienība atkārtoti okupē Latviju, Cēsu pilsētas kapsētā ir apglabāti simtiem svešās, nepieņemamās vācu kultūras pasaules piederīgie. To vidū tātad vācu baltieši un nacistiskās Vācijas karaspēka karēvi. Un loģiski, ka šāda ienaidnieku kapsēta galīgi nav pieņemama komunistiskajā ideoloģijā.
Vācu kapi Cēsīs, lielā mērā tāpat kā ļoti daudz kultūras pieminekļi Austruma Eiropā kopumā, pēc Otrā pasaules kara kļūst par sava veida etniskās atriebības upuriem. Respektīvi, daudz viet šo attīrīšanos no naidīgās pagātnes lieciniekiem īsteno pati politiskā vara nepastarpināti. Mēs varam atcerēties kaut vai lielos kapus Rīgā vai Kēnigsbergas pilī, kas ļoti līdzīgi kā mūsu Cēsu pilsdrups, Vācu ordeņa pils, kur vienā brīdī tika palikt zem zīmoga kā Prūsijas militārā fašisma simbols, ko vienkārši ņēma un 60. gados uzspridzināja. Citviet, tā skaitā Cēsīs, tas izpaužās kā tāds ikdienišķs vandālisms, pret ko vietējā vara piever acis. Uzsākot kapsētas inventarizāciju, ejot, apsekojot pieminekļus, mēģinot veidot kaut kādu tādu priekšstatu un par to darbu kopumu un sākot jau veidot pieminekļu norakstus, es pamanīju vienu šādu te kādreizēju akmens, tātad no melna, tas, ko mēs saucam par melno granītu vai melno marmoru, patiesībā, kas ir gabro, no melna šāda akmens gatavots postaments, uz kuru kādreiz ir bijis virsū, kurā ir bijis ievietots krusts. Krusts ir nolauzts, bet palicis postaments, un uz postamenta maliņā 31 ar eļas krāsu. Liekas, ka tas nav tas pirmais, kas ienāk prātā kādam vandālim, ko mēs varētu tur forši uzzīmēt. Viņam ir kaut citas domas, citas idejas, kā izpausties radoši, bet ne jau 31. Un šis man kādu brīdi bija tāda neatminēta mīkla, līdz man izveidojās saruna ar kādreizējo Cēsu rajona arhitekti Viju Cauni. Šeit Vija Cauni laikā, kad viņa bija Cēsu rajona galvenā arhitekte. Un viņa atcerējās ļoti daudz būtiskas lietas par šo kapsētas jautājumu no 1960. gadiem. Un savā ziņā arī sniedz atbildi par šo skaitu 31. Izrādās, tātad pēc Otrā pasaules kara zināmu laiku kapsēta vēl turpināja funkcionēt. 50. gadu beigās, 60. gadu sākumā kapsētu slēdza un to nodeva komunālo uzņēmumu, kas mums ir kombināts, jā, brīnišķīgi, jā. Uzņēmums tātad vai šāda iestāde, kas apkopa ceļus, asfaltē ielas, rūpējās par vēsturiskām kapsētām. Cēsu tam Kuka trestam esot bijis ļoti laba akmens apstrādes darbnīca, kur gatavojuši jaunus pieminekļus no dažādiem iepriekš iespējams un pat iespējams. Tas vēl labi zinām praksi, pārslīpējot vecos pieminekļus un tā tālāk tā joprojām. Un tad 60. gados, tad pēc kāda tāda kārtīgāka vandālisma vietējās bandas, kur ir uzdarbojušās par šo kapsētu, un pirms tam īsti neviens par to nav satraucies. Un ir bijis tāds viesuļuguns, kad ir sākusi izpildu komiteja kaut kā šo jautājumu risināt. Un arhitekte Vija Cauna ir pasaukt uz sarunu, un viņai ir iedot tādu sarakstīņu tabuliņu, kur ir cipariņi un pretī cipariņiem darbu veids. Tā kā mēs pieraduši esam būvniecībā līdzīgi. Gandrīz kā tām, bez izmaksām, bet mēs zinām, ka, teiksim, numur 2 aiziet uz šķembām, numur 3 aiziet uz jauniem pieminekļiem, cits kaut kas varbūt vēl uz kaut kādu utilizēšanu, tāda ļoti racionāla pieeja. Un viss jautājums, ko jūs domājat, ko mēs šo darīsim? Un tas palicis tādā retoriska jautājuma līmenī, un Vija ir zināmu laiku par to domājis, konsultējusies, un tad ar Leonu Plauciņu, kas ir mūsu pašu kādreizējais, vispār cēsinieks, bet mantojuma jomā, kultūrvēsturiskā mantojuma jomā viens no tādiem spožākajiem tā laika profesionāļiem. Un Plauciņš ir sacījis, ka, nes kā tur būs, šitā izdarīsies, tur tomēr tāds gluži kā starptautisks skandāls var sanākt. Brauks tie radinieki, meklēs savus tuviniekus,
un ko mēs tagad viņiem parādīsim. Nu, mēram šādu, kā tādu uzvedinošu scenāriju, kā viņai vajadzētu rīkoties. Un viņa pie šī pieturējusies, un diezgan ātri izpildu komiteja šo jautājumu ir noņēmusi no dienas kārtības, un šis jautājums par kapu pieminekļu otrreizēju izmantošanu ir noņemts no dienas kārtības. Protams, tas neatrisina neko, kas saistās ar apsaimniekošanas jautājumiem. Vandālisms turpinās, problēmas turpinās. Es zinu, ka jums nav pat ar vislabāko redzi tiem, kas ir apveltīti, nav iespējams salasīt, ir tehniski apsvērumu dēļ, bet 1977. gada pavasarī ir sagatavots šāds. Patiesībā dokumentu ir ļoti maz. Un tajā brīdī, kad nonāk mūsu rīcībā kaut kas šāds izpildu komitejas sagatavots lēmums, kas ir saglabāts Muzeja kultūras pieminekļu arhīvā, pateicoties Dacei Puķītei, mēs uzzinām kaut ko vairāk, kaut ko tādu, ko mēs citādāk nebūtu uzzinājuši. Mazliet uzmanības, es rēķinos ar to, ka jūs redzat tikai aptuvenas kontūrus, tāpēc es ņemšu un izlasīšu. Ja jūs visi mani dzirdat, mēģināšu pēc iespējas skaļāk. 1977. gada 10. maija lēmums par Rīgas ielas kapsētas daļēju likvidāciju, pamatojoties uz bla 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 lēmumu, par kuru apstiprināts nolikums par bla bla un izrakstot un izskatot rajonu komunālo uzņēmumu kombinātu 1977. gada rakstu, Cēsu pilsētas darba ļaužu deputātu padomes izpildu komiteja atzīmē, ka Rīgas ielas kapsētas daļas teritorija jau ilgāku laiku netiek kopta. Šajā kapsētas daļā vairāk kā 30 gadus neviens nav apglabāts, esošie pieminekļi, plāksnes un metāla režģi ir novecojuši, sabrukuši, nolausti, vairāk kā 20 gadus nav atjaunoti, kā arī šajā likvidējamā daļā nav izcilu sabiedriski politisku, revolucionāru, zinātnes un mākslas darbinieku kapu pieminekļu. Rīgas ielas kapu daļējai likvidācijai piekrīt Cēsu rajona sanitāra epidemioloģiskā stacija. Tas ir ļoti labs arguments. Cēsu pilsētas darba ļaužu deputātu padomes izpildu komiteja nolemj atļaut rajona komunālo uzņēmumu kombinātam daļēji likvidēt Rīgas ielas kapsētas daļu, pieguļošu Rīgas ielai. Prasīt no rajona komunālo uzņēmumu kombināta norobežot kapsētas likvidējamo daļu ar esošiem kapiem ar dzīvžogu, novākt likvidējumā daļā nezināmiem īpašniekiem piederošos pieminekļus, plāksnes un režģus, kuriem nav nekādas kultūras un materiālas vērtības, kapsētas likvidējamo daļu savest pilnīgā kārtībā līdz 1. oktobrim. Un tad vēl tālāk prasības tur, līdz kuram brīdim, ko izdarīt. Parakstīts, jā, parakstījis Cēsu pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs Kārlis Stokmanis. Nu, lūk, parakstīts ir, un man šis ļoti, kaut kādu zināmu laiku nodarbināja, vai kaut kas no šī ir īstenots, jo pavisam nesen publicējot vienu no ziņām sociālajos tīklos, tika ierakstīts komentārs, ka 1900 konkrētai zināmam cilvēkam radinieci 1909. gadā mirusi, bet drīz pēc Otrā pasaules kara šī kapa vieta brutāli, barbariski ir nošķūrēta, likvidēta. Un jautājums bija, kurā brīdī tas ir noticis. Vai tam ir kāda saistība ar darbiem uzreiz pēc Otrā pasaules kara, vai varbūt tas ir šis 77. gads. Es ņēmu talkā šo pašu ortofoto no 44. gada, nedaudz iezīmējot 44. gadā, pirms jebkādiem pārveidojumiem ielas trasi, kas ir Rīgas iela, tad zilā krāsā, un ar sarkanu līniju iezīmēja to, kas tur ir redzams kapsētas žoks. Ja jūs redzat, mazliet tikai pastiprināts. Un uzliekot to virsū uz mūsdienu virsmas modeļa, mēs redzam, ka šie pārveidojumi nav tik plaši, lai būtu skāruši šeit minētos 0,5 hektārus, tad pietiekami lielu teritoriju. Nešaubīgi, ļoti iespējams, drīz pēc Otrā pasaules kara, tad, kad ir veidota ietve gar Rīgas ielu, Rīgas ceļu, tādā līdzīgā formā, kā tā ir šobrīd,
Tas ir bijis brīdis, kādēļ ir novākta sēta, tas ir bijis brīdis, kādēļ ir skarta daļa apbedījumu, bet par laimi ekskavators nav paguvis iebraukt, nav paguvis izdarīt to, kam lielā mērā jau papīri ir bijuši sakārtoti un visam vajadzēja noritēt tā, kā tas norit. Tā kā bieži vien tas var būt kāds laimīgs gadījums, vai var arī gadīties, tā ir vēl viena vija cauna vai vēl kāds cits, kurš ir tos kaut kādu sprunguli izdomājis, ko ielikt šajā ritenī, kurš jau bija gatavs ripot uz priekšu. Mēs esam tādā galopā pārskrējuši un tikuši jau līdz atmodas laikam. Sākoties atmodai, aktīvākie cēsinieki pievērsās arī vēsturisko kapsētu jautājumu. Un tajā brīdī īpaši nešķirojot savējie vai svešie, bet saskatot kaut kādu zināmu netaisnību, nolaidību, nevīžību, kur visnotaļ spilgti tajā visā atspoguļojas. Un 1988. gadā mans tētis Daumans Kalniņš un žurnālists Werners Rudzītis un vēl arī citi Cēsu padomju druvā publicēja vairākus rakstus. Lai man nebūtu šoreiz jālasa, un lai jums būtu mazliet interesantāk, es biju aizgājis pie sava tēta un Daumantam palūdzu, varbūt viņš var šo te nolasīt, un nolasīt arī nākamo. Abi divi būs 2 minūtes, nepilns 2 minūtes, tā kā mazliet uzmanības un ieklausieties, lai jums nav pašiem jāmeš džacis un varat vienkārši paklausīties. Es ceru, ka skaņa būs. Man nav daudz kontrolas iespējas par šo. Aizrāvušies ar šķirošanu. 40 gadu esam grāvuši un postījuši. Ar šķiru cīņas lozungiem uz lūpām esam apgānījuši kapus, nemaz nešķirojot, apglabāts pareizais vai nepareizais. Man pat gribētos apgalvot, ka esam bijuši par slinkiem, lai noskaidros, kas kur ticis apglabāt, kam par godu tas vai cits piemineklis uzstādīts. Ja jau tika pie laušanas, tad davai pa tīro. Domāju, ka tie biedri, ar kuriem kopā strādāja 8. maijā, tā saucamajos vācu kapos, visi bez izņēmuma dziļi pārdzīvoja postā ainu, kas atklājās izcērtot krūmus, novācot zarus un lapas, nogāzta kapakmeņi, sadauzītas baltā marmora plāksnes, ar zemes kārtu aptepuši sarūsējuši krusti. Es apbrīnoju to vareno antihumāno un antikulturālo spēku, kas veldamies pāri mūsu zemei atstājis baismas pēdas pilsētās, laukos, kapos un cilvēku dvēselēs. Un tagad Daumans izlasīs fragmentiņu no Wernera Rudzīša raksta. Arī mūsu rajonam postīšanas sērga gājusi pāri. Pats spilgtākais piemērs pilsētas Rīgas ielas kapi. Jau gadiem to teritorijā izskatās kā pēc artilērijas viesuļuguns. Retas te ir postītāji neskartas kapu vietas. Nogāzts gandrīz viss gāžamais, sasists gandrīz viss sitamais. Akmens pieminekļi, kas izturējuši gadu pārbaudi, kas pārdzīvojuši vairākus karus, nav izturējuši pēckara gadu kultūras un likumības antiakciju viļņus. Tā kā kapi atrodas pašā pilsētas centrā, to postīšana uzskatāma kā neapzināta iedzīvotāja likumiskās audzināšanas graušanas akcija. Pie visa cilvēks it ātri pierod, arī pie nekārtības, arī pie posta darbiem, arī pie svētuma zaimošanas, pie mirušo piemiņas zaimošanas. Ja būtu iespējams izvērtēt šajos kapos apglabāto senču labos darbus, droši vien daudzu piemiņa prasītos pēc steidzamas rehabilitācijas, kaut vai atdusas vietas sakārtošanas veidā. Lūk, pavisam drīz un zem katra vārda, es domāju, mēs katrs varētu parakstīties, arī katrs, kurš aiziet šobrīd,
situācija pēc 35 gadiem nav diezko uzlabojusies. Un visi šie jautājumi, par kuriem, vai visi šī jāsaka, pietiekami asā forma, kurā par to tika drosmīgi runāts jau 88. gadā, cepuri nost. Tajā brīdī spējot runāt tik atklātu valodu un spēt saskatīt laikam galveno būtiskāko šajā, ka mēs jau tiešām pie visa ļoti ātri pierodam un pie fakta, ka vācu kapos jau tā ir. Tā jau tur laikam ir jābūt. Ko mēs tur citu varam darīt? Tas nav ceļš. Bet atbildot uz šo rakstu sēriju, Padomju Druvā, pamanīju vēstuļu aprakstā pēc dažiem numuriem bija šādi te, ko veterāns Logotskis uzrakstījis. Un šis te veterāns Logotskis ar sašutumu raksta, ka publikācijā Postaža vidē un Postaža dvēselēs un tautas atmiņa arī pieminekļos apvainoti kara darba, partijas un padomju veterāni par līdzdalību kapu postīšanā. Šis ir viens no gadījumiem, atbild redakcija, kad lasītājs pārpratis autora domu un vārdus par kādiem kapu postītājiem vai viņu atbalstītājiem publikācijā teikts. Ar sarkanu iezīmēju, nav pārpratis, bet acīm redzot, pamainot druscīt nosaukumu, tas gan ir mans radošais piegājiens. Suns zina, ko ēdis. Tā kā tik tālu par Logotski. Lūk, paiet laimīgi šie 35 gadi, un vēl joprojām mūsdienu cēsīs atrodās kāds, kurš nevis kapos izved cauri suni vai nomet izsmēķi, bet stiepj uz kapiem dīvānu. Stiepj uz kapiem mēslu maisus, biroja krēslu. Iedomājieties, kāda tur noņemšanās. Tas nav tā kā garām ejot, tev kaut kas izkrīt un slinkums celt augšā. Vai tev tur redzi kaut kādu lapu kaudzi, tev nav līdz grābeklis, tu viņu nevāks. Bet stiep dīvānu, baigā noņemšanās. Tā ir kapsētas vidū ierīkot šādu te kompostu kaste, kur ļoti ātri aizaug ar šādiem. Un tas nav tā, protams, ir blakus dzīvojamās mājas, es saprotu, viņas ir, mums viņas visur ir kaut kur līdzās, bet tas ir pietiekami tālu. Ļoti grūts darbiņš. Un tajā brīdī tev ir vairākas reizes iespēja pārdomāt, varbūt atstāt pie autobusa pieturas. Kāpēc ne pie autobusa pieturas? Es kaut kur citur arī varu atstāt. Un tad vēl šis episkais skats, kurš mani jau vajā, man liekas, vairāk kā gadu. Kapsētas teritorijā tiek ganītas vistas. Un šajā vasarā, brienot caur krūmiem kapsētas rietumu daļā, mēģinot atrast pieminekli, kuram bija vajadzīgs kaut kāds precizējums, izmērs, neatceros kas, uz mani sāk kliegt. Uz mani sāk kliegt Pavets kundze, kāpēc es ķerstot viņas vistas? Uz ko es viņai retoriski atbildēju, par pretjautājumu, kāpēc viņa gana kapsētā vistas, bet man par viņas vistām īsti intereses nav. Un viņa man vaicāja, vai tad šitā vispār ir saucama par kapsētu? Un tad tā saruna vēl uzņēma apgriezienus, augstākus toņus, viņa pagriezās un tās vistas tur tibu aicinādam iedzina sētā. Kā jūs domājat, vai pēc nedēļas tās visas tur neatgriezās, atgriezās ar visu gaili priekšgalā un šajā rudenī ar mantojumu pārvaldu ejot kopīgā apsekojumā vistas, kuras, ko viņas tur var nodarīt, kā viņa teica, bija noēdušas kapu kopiņas, visa sūna, izārdīta, vairāk tādas vecīšas zonas. Protams, jau neko šausmīgi sliktu neizdara, bet tas ir vairāk tāds morāls un ētikas jautājums. Katrs, kas atcerās kādus Sibīrijas stāstus vai caur Melāniju Vanagu vai citur. Tas bija milzīgs pārsteigums deportētajiem redzēt, ka vietējie kapsētās gana cūkām brīvi iespēja pārvietoties. Kaut kādas robežas, man liekas, ir pārkāptas, neskatoties uz to, ka mums domājot vispār, kā mēs esam pieraduši domāt par pagātni, jo tālāk pagātnē, jo briesmīgāk, nenormālāk, grūtāk un vispār kā mēs esam cauri vēsturē izdzīvojuši, cauri viduslaikiem. Pirms viduslaikiem taču vēl kādi visādi laikmeti nav bijuši.
bet tā līkne gluži tik strauji uz augšu nav gājusi. 2021. gada siltajā rudenī, tieši pirms 2 gadiem, mēs ar Elīnu iesākām kaut ko tādu, ko īsti tajā brīdī vēl nesapratām, ko tas mums prasīs. Uzsākot Kapsētas rietumu daļā pieminekļu uzrakstu, tādu sistemātisku norakstīšanu. Likās, ja tev ir uzraksts uz pieminekļu, tad jau tev ir kaut kāda informācija par šo vēsturisko personu, tad mēs varam kaut kā drusku palēnām tuvoties. Pakāpeniski tas ieguva jau tādas sistemātiskas inventarizācijas formu. Bija brīži, kuros likās, tas nav iespējams, priekš kam tas viss ir vajadzīgs un tā tālāk tā joprojām, bet tagad es varu laimīgi teikt, jā, visi gandrīz 800 pieminekļi Kapsētas teritorijā ir apsekoti, katrs ir nofotografēts. Tur man ir milzīgs paldies fotogrāfam Jānim Vīksnam, ar kuru mēs esam gājuši ne tikai dienas laikā fotografēt, bet arī naktī, jo nevienam piemineklim mēs varam izlasīt uzrakstu arī tad, kad nav līdzi lasāmās brilles, jo uz tad kontrastaina pulēts un matēts, lieli skaisti burti, mēs visi varam izlasīt, viss ir ļoti jauki, bet dažādiem materiāliem ir dažādas šis saglabātības stāvoklis. Īpaši domājot par dolomīta kapu plāksnēm, kurās iekalums, tad iekaltais uzraksts, laikapstākļu ietekmē ir pakāpeniski nodilis, un tad, lai to izlasītu, nepietiek ar lielu apņēmību. Tu vari atnākt arī par citiem pieminekļiem, ne tikai kapu plāksnēm, tu vari atnākt uz Kapsētu, un tu skaties uz pieminekli, un tu neredzi tur vispār neko. Tu redzi, varbūt tad, kad tu pievērsi uzmanību, jā, kaut kas tur ir, un tu atnāc citā brīdī vakarā, ir slīdoša gaisma, un pēkšņi tev viss ir skaisti labi redzams. Lai mākslīgi panāktu šo slīdošo gaismu, jā, fotografējot ar sānu gaismām, pēc tam burtojot, mēģinot atšifrēt, pat šādas te kapu plāksnes ir iespējams atkodēt. Vēl ir kāds variants ņemt līdzi alumīnija foliju, un tad tāds nedestruktīvs veids, respektīvi tas nekādā veidā neietekmē pašu pieminekli. Un tajā brīdī, kad ir kāds vārds, gada skaitlis, kas ir nozīmīgs, lai saprastu šajā gadījumā šeit uzvārds Piesis, ja tev ir kādas šaubas, tad folija visas šaubas atrisina, jo folija ļoti smuki izceļ šo te reliefu. Tīri praktiski, šeit mēs redzam uz aeroskata, arī tāds pats ortofoto uzņēmums, ir virsū uzlikts Kapsētas schematisks plāns, un Kapsētas plānu, un arī līdz ar to Kapsētas teritoriju, mēs sadalījām 10x10 metru laukumos. Jo katram piemineklim nav svarīgi, tu vari uzrakstīt no vārtiem pa labi 10 soļus priekšu un tā tālāk, neviens cits, tā skaitā es pats viņu nekad neatradīšu, līdz ar to mēs strādājam 10x10 metru laukumos, un katrā šajā laukumā uzskaitam pieminekļus, katram piemineklim ir fotogrāfija, teksta noraksts, izmērs, noteikts materiāls, aprakstīts saglabātības stāvoklis, aprakstīti defekti. Un izejot no šī te sagatavotā saraksta, vai no šīm apraksta lapām, tiek veidoti arī personu saraksti. Un tālāk jau ar personām, kas ir arī, ko mums izsaka, ka mēs izlasam uz pieminekļa Hugo Vēbers, miris tādā un tādā gadā, neko. Par to mēs cerams nākamajā 2. lekcijas daļā vēl mazliet vairāk parunāsim, bet ir ļoti svarīgi kaut nedaudz kaut ko uzzināt par šīm vēsturiskajām personām, jo 99, es pat teiktu, 9% no Kapsēta apglabātajiem tik tiešām ir izdzisuši no cēsinieku vēsturiskās atmiņas. Mēs varam visspožākos cēsu vēsturniekus iesūtīt Kapsētā, un šis saraksts pirms neilga laika vēl bija ļoti, ļoti īss. Un nebija arī neviens tā sistemātiski pētījis. Un, ja mēs pastaigājam pa Kapsētu, mēs redzam varbūt uz 2 rokas pirkstiem saskaitāms tos abadījumus, kuri reiz pa reizē tiek aprūpēti.
Šādu iespēju mēs arī izmantojām, piesienot pie blakus esoša kociņa, zīmīti ar lūgumu sazināties, jo mēs gribam uzzināt kaut ko vairāk par jūsu apkopto pieminieku. Un tiešām arī piezvanīju. Brīnišķīgi, ka tā. Katra liecība ir ļoti, ļoti svarīga. Lai veiktu biogrāfisko izpēti, talkā nāca 2 lieliski pētnieki. Pirmkārt, darbu iesāka Agris Dzens, vēsturnieks Agris Dzens, ar ko mēs jau bijām sadarbojušies pilsvēsturiskās izpētes veidošanā. Un tad, kad Agris bija izdarījis savu darbu, palika vēl ļoti daudz neatšifrētu, neatkodētu. Tātad vārds uzvārds ir, dzimšanas un miršanas gadi ir, vai vismaz viens no gadiem, bet ar vienkāršo meklēšanu, ar vienkāršo skatīšanos raduраkstos nepietiek, vajag urpties. Un tur talkā nāca Ilze, ar ko, jau arī jāsaka, 1,5 gadu, manuprāt, ir bijusi brīnišķīga sadarbība, ģenealoģijas entuziaste. Un bez Ilzes arī šis projekts pilnīgi nevienā brīdī nebūtu bijis iespējams mēģināt tos skribeļu rokrakstus atšifrēt, mēģināt vispār tikt līdz tam vajadzīgam ierakstam, lai mēs gala beigās uzzinātu, ka konkrētā persona ir bijusi, piemēram, Varkalis vai Skūrsteņslauķis vai tā tālāk, tā projām. Vismaz mazs solīts tuvāk tam, par ko iepriekš nebija pilnīgi nekādas sapratnes. Tā kā biogrāfiskā izpēta pamatdatu vākšanā arī ir bijis ļoti, ļoti būtisks šī projekta elements. Tātad. Tagad ir garlaicīgi melni slaidi ar uzrakstiņiem, kuros, es domāju, secīgi iziet cauri tām darbībām, kas jau ir paveiktas un kur mēs virzamies tālāk, ko mēs tiešām reāli jau šobrīd zinām, ka īstenosim. Tātad pirmkārt pieminekļu inventarizācija ar numuru -1, tāpēc, ka es ar mierīgu sirdi saku, jā, ir pabeigts. Protams, varētu arī likt klāt vēl atkal plusiņu, jo pieminekļu inventarizācija turpināsies kaut kādā brīdī. Tad, kad daļa pieminekļu tiks pacelta, mēs redzēsim uzrakstus, ko šobrīd mēs nevaram tādēļ, ka postaments ir apgāzies. Tiks atrasti procesā jauni krūsti. Vajadzēs atkal fotografēt, vajadzēs atkal mērīt. Bet uzdevums bija pievērsties visām materiālas kultūras liecībām, kuras ir fiziski esošas dabā, kuras nav jārok vaļā, kuras nav jāietekmē kaut kādā veidā, lai mēs tiktu līdz šai informācijai. Protams, dažos gadījumos, sūnas bija jānotīra, bija velēna nedaudz jāpaplēš nost, lai tu tiktu līdz gada skaitlim, tā ir projām, bet neveicot nekādus plašus pārveidojumus. Tātad inventarizācija noslēgusies, un tieši šobrīd top publiski pieejama datu bāze, jeb mājas lapa. Cerams, ja viss izdosies, kā šajā nedēļā vēl sarakstoties ar iesaistītajām personām, kuras domeins būs kapsēta.cs.lv, kur tiks apkopoti visi šie inventarizācijas dati vizuālā veidā ar visādām meklēšanas iespējām. Ja zina gada skaitu, zina periodu, vai vienkārši grib pārskatīt, pārlapot, vai meklē par kādu vēsturisku cēsinieku skolas referātam informāciju, tā tālāk tā joprojām. Respektīvi ar visiem biogrāfiskiem datiem un visiem pieminekļu informāciju šāda te vietne taps. Jo inventarizācija ir jauki, bet inventarizācija arhīvu plauktā ir mazāk jēdzīga kā tajā brīdī, kad mēs katrs, tā skaitā arī šodien bieži piesauktie vācieši un citi tautieši, kuriem interesē savu piederīgo atrašana, informācijas iegūšana par tiem. Es ceru, būs ļoti priecīgi, ka šāds resurss būs tapis. Šomēnes, 21. novembrī, tad, kad ir kapsētai veltītā konference Cēsu izstāžu namā, es ļoti ceru, ka uz to brīdi mums būs arī lapa tā, ka varēs ne tikai pieminēt, ka top, bet varēsim jau arī atzīmēt ar -1, kā izdarītu darbu. Topogrāfiskais plāns šobrīd ar Cēsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu ir līguma slēgšanas stadijā. Respektīvi, kāpēc topogrāfiskais plāns, ko tur māžošanās kaut kādi plāni, viens vairāk, viens mazāk.
lai varētu veikt praktiskus darbus, mums ir vajadzīgs projekts. Labiekārtojuma projekts, labiekārtošanas projekts, teritorijas attīstības projekts. Lai varētu sākt projektēt, ir jābūt mērnieku uzmērītam plānam un jābūt vēsturisko vai vispār koku dendroloģiskajam, arī dendroloģiskai inventarizācijai ar koku novērtējumu. Un šie divi priekšdarbi, tātad topogrāfiskais plāns un dendroloģiskā inventarizācija ir tie soļi, kas mums, kā Cēsu novada pašvaldībai vai pašvaldības darbiniekiem, ir tie mūsu mājas darbi, kas mums ir jāizdara, lai mēs varam tikt tālāk uz priekšu līdz nākamajam solim, kas jau ir labiekārtojuma projektēšana. Labiekārtojuma projektēšanai šobrīd finansējuma nav. Ļoti ceru, ka mēs to varēsim rast, un ļoti ceru, ka mēs varēsim rast pavisam drīz pēc tam, kad būs veikti šie pirmie priekšdarbi. Tātad topogrāfija līdz gada beigām, dendroloģija līdz pavasarim, vasaras sākumam, un tad vajadzētu sākt projektēšanas darbus. Sākot no nākamā gada, un es ceru, ka ar jau plānotajām finanšu piesaistīšanas, tas ir tātad neliels, salīdzinoši neliels projektu konkurss, kur varētu iegūt līdzekļus tieši ebreju nodalījumu sakārtošanai, un tad varētu jau kapsētā parādīties pirmie informācijas stendi. Es ļoti labi saprotu ikvienu, kurš iet cauri kapsētai, paskatās uz pieminekli un automātiski nezina, kas ir šīs personas, vai ir aizskrējis mājās, nevar vaļā radurakstus un nemēģina noskaidrot, kas bija šis cilvēks, kuru kapu pieminekli viņš bija redzējis. Tas, ka informācija nav pieejama, ir viens no informācija par personām, kas ir apglabātas, par viņu nozīmību, par visu šīs vietas kultūrvēsturisko nozīmību Cēsu kultūra vidē. Informācijas trūkst, un jo informācijas būs vairāk, jo ik viens no mums daudz labāk sapratīs, kāpēc mēs to darām un kādēļ rūpēm par šo vietu būtu jāsako un kādēļ mums būtu jāiegūda savs laiks, savi resursi. Un līdz ar to zīmes un stendi ļoti cerams parādīsies jau nākamā gadā pirmie un pilnīgi noteikti 2025. gadā, kur saistībā ar Cēsis, Latvijas kultūras galvaspilsētu, vienu no virzieniem, tad jau informatīvie paneļi ir viena no tām lietām, kas mums parādīsies arī luterāņu nodalījumā. Pieminekļu atjaunošana. Pieminekļu atjaunošana arī lielā mērā ir saistīta ar šo pirmie soļi visticamāk notiks tieši ebreju nodalījumā, un pēc tam mēs virzītos pakāpeniski pieejamā finansējuma ietvaros uz luterāņu nodalījumu. Tikko bija uzrakstīts un sagatavots Kultūra Kapitāla fonda projekts vairākiem pareizticīgo nodalījumā esošiem pieminekļiem. Diemžēl finansējums šajā konkursā netika piešķirts. Ko mēs darām? Gatavojam pieteikumu nākamajam konkursam. Uzlabojot to, kas nav paticis, un cerot, ka pakāpeniski soli pa solim vismaz daļa no pieminekļiem, kultūrvēsturiski nozīmīgākajiem pieminekļiem tiks sakārtota. Un atcerieties, es jau sacīju tātad par mājaslapu un tās mājaslapas satura pieejamību arī vācu valodā. Man ir bijušas jau 3 brīnišķīgas tikšanās ar vācu baltiešu pēctečiem, kuriem ir interese par savu tuvinieku kapu vietu sakopšanu. Es ļoti ceru, ka arī šis virziens caur informācijas pieejamību arī šajā vācu baltiešu kopienā arī tiks aktualizēts un arī ar dažādiem iesāktiem sadarbību to pašu Vācijas vēstniecību. Tātad labiekārtojuma projekta īstenošana, tas ir jau lielāka projekta ietvaros. Labiekārtojuma projekts izklausās varbūt dīvaini, ko mēs tur esam, kas tas vispār varētu būt. Tā noteikti ir lieta, par kuru vajadzēs diskutēt arī pašvaldībai, vajadzēs diskutēt sabiedrībai, bet tādas elementāras lietas kā taciņu sakārtošana, sētas atjaunošana, apgaismojums, soli. Elementāras lietas, kuras mums ikvienam, kas tur būtu nonācis, kā viesis, varētu ļaut justies ērti, varētu ļaut justies droši. Elementāras lietas, pēc kā mēs
pēc kā mēs tiecamies. Diezko daudz nepastāstīja par tiem cilvēkiem, kas reāli mums ir zināmi, cilvēki, kas ir šeit pilsētas kapsētā apglabāti, bet arī jāatzīst, ka to īsti nav iespējams izdarīt tajā laika rāmī, kādu mēs esam šeit šovakar uzlikuši. Jo skaits ir ļoti liels, stāstu ir ļoti daudz, un lielā mērā šo informācijas nodrošināšanas funkciju nodrošinās manis jau minētā mājaslapa. Tātad vietne, kurā tiklīdz kā būs kaut kāds brīvs brīdis, varēsiet paskatīties, palasīt, un gan jau, ka būs vēl arī kādas tikšanās. Es noteikti ceru, ka mēs kopā ar Ilzi varēsim tad, kad būs pavasars, tad, kad plauks lapas un būs nokusis sniegs, kurš pat vēl nav uzsnicis, diemžēl. Diemžēl tāpēc, ka nenovēršams sasnigs. Tad mēs varētu arī satikties kādu reizi kapsētā, arī tur uz vietas, un varbūt katru reizi kādus citus stāstus izceļot, palēnām veidot tādu bieži vien vēsturiskām labām, labi sakoptām, aprūpētām kapsētām ir tādi top 25 bukletos apbedītās personas, top 50, top 100, ja? Tad varētu šādus savus sarakstus un stāstus veidot. Šoreiz es esmu gandrīz pilnīgi tā kā uz tādiem gadījumu skaitļiem izvēlējies 5, bet esmu sataisījis arī tādu sarakstiņu, kurš pārskries minūtes laikā jūsu acu priekšā ar tiem, kuru nodarbošanos ir izdevies noskaidrot kaut kādu tādu minimālu informāciju, bet tas vienā brīdī jums pazibēs. Esat ļoti lūdzu, esiet vērīgi. Un pašā sākumā es vēl gribēju mazliet par avotiem. Liekas, ko jūs tur ņematies, paņem taču kapsētas vēsturisku plānu, noraksta visus apbedītos, paskatās apbedītos sarakstus, viss ir skaidrs. Diemžēl šai kapsētai informācijas, šādu vēsturisku avotu ir ļoti maz, un tie ir izmantojami diezgan ierobežotā veidā. Tātad pirmkārt ir šāds Cēsu vēstures un mākslas muzejā saglabāts liela formāta plāns tieši luterāņu nodalījumam. Izgatavots, kā var saprast pēc apbedījuma vietām, 20. gadsimta 30. gados, pat varbūt 30. gadu otrā pusē. Tad neilgi pirms Latvijas okupācijas un visām tālākajām vēstures peripētijām, par kurām mēs jau iepriekš runājām. Bet plāns ir savā ziņā schematisks. Plānā nav uzrādītas, tad ir sazīmēti tikai šie apbedījuma vietas, nav uzrādītas personas, nav arī rakstīti klāt kādi numuri, varētu turpināt meklēt kādu sarakstu, bet plāns ir, un šo plānu kaut kādā formā var savietot ar šādām šķietami necilām burtnīcas lapām, kuras manam kolēģim Tālim Pumpuriņam, vēsturniekam, pilnīgi palaimējās caur pazīšanos iegādāties no privāta kaut kādu senlietu, es nezinu detaļās šo pasakaino stāstu, bet tātad uz šādām burtnīcu lapām kāds arī tāpat 20. gadsimta 30. gados, visticamāk no draudzes, ir gājis cauri luterāņu nodalījumam un rakstījis tikai par rindām, cik ir varējis salasīt un ko ir varējis salasīt. Un tad attiecīgi, ja mums ir Holandera un Šaca piemineklis dabā esošs, bet pa vidu ir, mēs redzam, ka ir vieta vai ir tikai kaut kāds cokols palicis, bet nav pašu pieminekļi, tad šis saraksts var palīdzēt identificēt, ja mēs sarakstā redzam Holanders Šats un pa vidu ir bijis, piemēram, Ēlers vai vēl kāds cits. Bet tādu gadījumu ir ļoti maz un jāatzīst, ka mēs neesam vēl spējuši ne es, ne Ilze, ne Elīna, neviens cits iesaistītais tādā mērā iedziļināties, ka visus šos avotus tur rūpīgi analizēt, visu vajadzīgo informāciju no viņiem izsmelt. Tas viss vēl ir priekšā un ir tik daudz dažādu cilvēku, kas gan savas dzimtas pētniecības ietvaros varēs daudz ko šīs lietas labā darīt. Jā, bet šāds, ja kādam ir vēl padziļināta interese, tad Cēsu vēstures mākslas muzejā pie Tāļa Pumpuriņa interesējoties pie šīm
lapām, kuras jau, manuprāt, ir iekļautas jau Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājumā. Kā viņas ir nonākušas, mēs neviens īsti nezinām šajā nelegālajā nosacīti apritē. Iespējams ar neseniem darbiem Annas baznīcas tīrīšanā vai vēl kaut kur citur. Kāds paņēma šo burtnīcu, saprats, ka viņai ir kāda varbūt materiāla vērtība, bet tas bieži vien ir tieši ar šīm te, ar šo vēsturisko liecību nenodošanu publiskā glabāšanā. Ja šādu lapu nebūtu, mums būtu absolūti nulle. Būtu vēl grūtāks ceļš izdibināt šos vēsturiskos jautājumus. Nu, lūk, pievēršamies personām. Tātad, varbūt par šo esat jau kādreiz un kaut kur dzirdējuši. Es nebiju dzirdējis pilnīgi neko. Tāds Jozefs Kranls, ja ieskatītos slīpā gaismā, luterāņu nodalījuma rietumu pusē, granīta postaments, uz granīta postamenta kādreiz bijis metāla krusts, krusta vairs nav, ir dzimšanas gads un miršanas gads, un tā ir viss mums pieejamā informācija. Tad miris, ja nemaldos, 1896. Tad 19. gadsimta beigās. 4. ja? Jā, es pieņemu. Katrā gadījumā rusifikācijas laikā, kad baznīcu grāmatās ieraksti ir, šajās metrikās ir veidoti krievu valodā. Iepriekš tad vācu un šajā rusifikācijas periodā krievu valodā. Un tajā brīdī vēl vēsturnieks Agris Dzenis, sūtot šos te biogrāfiskos datus, atsūtījis, ka tas esot kāds Ulriha muzikantu priekšnieks. Ulriha muzikantu priekšnieks. Skaidrs, ka vēsturnieki arī kļūdās. Tur visādi var būt. Mēs varam varbūt ielu, ja, uļičnih muzikantov. Skatos, nē, tik tiešām nepārprotami Ulriha muzikanti. Un tur nāca tālāk brīnišķīgais Latvijas Nacionālās bibliotekas resurss periodika.lnb.lv, tad periodikas datubāze. Un tur ir lieliski iespēja meklēt pēc atslēgas vārdiem. Jūs noteikti daudz kādreiz izmantojuši. Un skatoties par šo Ulriha kapelu, pirmkārt jau atklājās, ka diezgan bieži 19. gadsimta 80. 70. gados šāds te muzikāls tāda apvienība uzstājās ar Ūjienā, Cēsīs, un tad Vidzemes šajā te daļā, šādos saviesīgos pasākumos. Bet nekas jau vairāk no šiem īsajiem sludinājumiem nav izlobāms. Un tad trāpījās šāda maza saruna ar lielu komponistu. Viens no tiem, kas ir iebridis jūrā līdz ceļiem, ir Alfrēds Kalniņš. Otrs ir viņa dēls. Apakšā pat ir rakstīts 2 komponisti, Alfrēds Kalniņš un viņa dēls Jānis Kalniņš, pieņemot peldi. Bet svarīgs ir ar sarkano iezīmētais fragments, ko es atļaušos jums nolasīt. Tātad mazā saruna ar lielo komponistu ir Aleksandra Čaka saruna ar Alfrēdu Kalniņu. Alfrēdu Kalniņu, kuru mēs mūžīgi liekas vācu kapu, nu taču Alfrēds Kalniņš, Alfrēdu Kalniņu vecāki, jā, tā ir taisnība, tik tiešām tā ir, Alfrēdu Kalniņu vecāki ir apglabāti šajā kapsētā. Bet ar šo mūsu vēsturē nozīmīgo personu ir saistīts vēl arī manis iepriekš pieminētais, pastarpināti gan Jozefs Kranls. Es atļaušos nolasīt. Es tagad lasīšu kā Čaks. Kad saruna novirzās pie tā, kas komponistu pamudināja piegriezties mūzikai, tad viņš brīdi paskatās pa logu laukā un saka, jā, tas bija ļoti sen, pašā agrā bērnībā. Es esmu dzimis cēsinieks. Tajā laikā mans tēvs bija muižnieku kluba ekonoms. Klubs atradās vecā veranā namā pie tirgus laukuma, un šajā dišciltīgo klubā toreiz spēlēja stīgu orķestris. Ulriha kapela. Tā sauca šo orķestra vienību. Tajā laikā tā bija slavena, un tiešām tā labi spēlēja. Visi kapelas muzikanti bija īsti prūši. Mana istaba atradās zem skatuves, un tā kā es katru vakaru klausījos šajā kapelā,
Un tā es katru vakaru klausījos šajā kapelā. Tās izjustā spēle arvien vairāk un vairāk saistīja, tīri nemanot modināja manī apslēptos spēkus. Un lūk, mēs zinām, kāda ir Alfrēda Kalniņa nozīme Latvijas mūzikas vēsturē un Latvijas vēsturē. Un šis pamudinājums un mīlestība pret mūziku, protams, mēs varētu domāt, ka tā varēja arī rasties savādāk. Bet tieši Ulriha kapela, kuras priekšnieks Jozefs Kranls ir tepat klātesošs, visīstākais prūsis, nav pat vācbaltietis. Ja, tad Vācijas vācietis ir savā ziņā pielicis savu roku, veidojot to, kas tālāk, par ko Alfrēds Kalniņš tālāk ir kļuvis. Alfrēds Kalniņš šeit gan saka, ka tas nams vairs nav, bet, cik es vismaz zinu un saprotu, mēs runājam par harmonijas namu. Kāpēc ir tā, ka viņam ir šāda piezīme? Es arī, starp citu, tur izcenzēju dažus ārā. Paldies, Elīna, norādīja, varbūt kāds cits pamanīja. Es nepieminēju arī, ka Alfrēds Kalniņš saka, ka ārā ir ļoti karsts laiks, vai kaut kas tur tāds, vai čaks to saka. Bet, tad mēs runājam par harmonijas namu, to pašu ēku, kura vēl joprojām ir, un arī ir diezgan skumīga. Tātad, numur 2. Šāds te, šobrīd liekas, varbūt tā ir kāda jauki aprūpēta kapa plāksne, bet nē, tas ir postaments, uz kuru kādreiz ir bijis krusts, kurš ir vienkārši apgāsts, jau par 3/4 iegrims zemē, un uz šī postamenta virsū rakstīts doktors Augusts Smilga. Ar dzīves gadiem un datiem. Man ar Smilgu un doktora Smilgas tādu, veikumu vai viņa darbu saistās paša bērnība un nams, pie kura es uzaugu un nodzīvoju savas dzīves pirmos 20 gadus. Un tā ir jums labi zināmā kādreizējā pienotavas ēka vai vēl senāk doktora Smilgas ūdens dziedniecības iestāde. Tā ir ēka, ko uzbūvēja 1902. gadā, speciāli īpaši mērķtiecīgi, kā šāda augstās ūdens dziedniecības iestāde. Es no 1903. gada no Pēterburgas avīzēm jums izlasīšu īsu tādu aprakstiņu tieši par sanatorijas atklāšanas notikumu. Pie atklāšanas akta piedalīties bija uzlūgta vai visa vietējā inteliģence. Iestāde ierīkota pēc visiem jaunlaiku prasījumiem, kā centrālu apkurināšanu un elektrisku apgaismošanu. Maksa par ārstēšanu līdz ar ēdienu un apkalpošanu samērā ar to, kas tiek dots, ir visai lēta. Ar šo iestādi doktora Augusta Smilgas kungs uzstādījis Cēsīs pieminekli, ar kuru arī lielākas pilsētas varētu lepoties. Jāvēlas, lai tās pūles un rūpes, kādas ir bijušas šo iestādi ierīkojot, tiktu bagātīgi atmaksātas un lai viņas strādātu cilvēcei par svētību un viņas ierīkotājiem par godu. Pirms es nolasu vēl vienu īsu fragmentiņu, jāatzīst, ka veidojot stāstu par citām skumjām vietām Cēsīs, šī doktora Smilgas ārstniecības iestāde ir nemazāk skumja savā veidolā, kāda viņa ir šobrīd. Tas jau ir pavisam cits stāsts, kuram diez vai pavisam labas beigas ir iespējams, jo es ļoti labi atceros, lai arī kā tur tā pienotava saimniekoja, jumtsēkai bija, sienas nebija pilnas ar sāļiem, mūri nebija mitrumi pieēdušies. Brīnums var notikt, ēka var tikt saglābta. Es ļoti ceru, ka tas tā notiks, bet mēs esam ļāvuši aiziet ēkai, jau šķērsojot kaut kādu tādu diezgan neatgriezenisku punktu. Bet ir jāturpina cīņa, lai šī ēka tomēr vēl iespējami tiktu saglabāta. 1912. gadā
ārsts Arnis Ķivuls, kurš ar starp citu ir apglabāts Cēlas pilsētas kapsētā, un kur pavisam nesen izlasīja, ka Ķivuļa kapu vēl padomu laikā māsu skolas audzēknis ir nākušas un kopušas, aprūpējušas. Kapiņš šobrīd ir diezgan normālā stāvoklī, savests kārtībā ik pa laikam. Cik man zināms, daži muzeja kolēģi ir tie, kas viņu aprūpē, bet doma, ka tev ir ārsts Ķivuls un tev ir māsu skolas audzēknis, kuras ir vistiešākā veidā saistīts ar to pašu jomu, jūtās atbildīgas vai kaut kādā veidā noderīgas šīs piemiņas saglabāšanai, manuprāt, ir ārkārtīgi cēli, un tā ir lieta, no kā mēs varētu ik viens mācīties arī šobrīd, 21. gadsimtā, meklējot kaut kādas šādas vēsturiskas paralēles sasaistes starp skolām un pedagogiem, skolām un skolu kādreizējiem veidotājiem, kaut vai mans minētais Holanders vai skolotāja Ēlere no Bērzēnas ģimnāzijas. Un tā tālāk, un tā joprojām šīs paralēles nebūtu grūti saskatīt. Un Cēsīs ir pietiekami daudz aktīvu un brīnišķīgu cilvēku, kuriem varbūt pat tīri jauki patiktu, varbūt pat ne tik pašiem individuāli, bet kādos talku veidā zināt konkrētu savu sevis apkopjamu kapa vietu, par kuru rūpēties. Jo brīnumi nenotiks. Nebūs tā, ka restaurācijas projekta ietvaros viss tiks uzpucēts un pēc tam katru kapu kopiņu ravēs domas komunālā nodaļa. Tā nebūs. Tā nebūs, un šīm rūpēm kādā brīdī būtu jāpāriet kāda cita. Un tā ir ļoti normāla praksa citur pasaulē, ja vien mēs esam atvērti un gribam to darīt. Bet, lūk, tātad Ķivuls 1912. gadā par Smilgas sanatoriju raksta, manuprāt, diezgan interesanti. Tādu turismu brošūru, un tur viņš norāda, ka pielietojot dažādus ārstniecības līdzekļus, elektriskās gaismas peldi, sausos viedrēšanos, ogļuskābās kliju, sāls vannas, saules un gaisa peldes, peldbaseinu, dušu, masāžu, vingrošanu, ārstē reimatismu, anēmiju, nervu saslimšanas, podagru, sirdslimības, paralīzi, skrofulozi, nieru, aknu un citas slimības. Brīnumaini. Un visu tikai ar ūdeni un klijām. Bet doktors Smilga ir bijis ļoti labi izglītots. Doktors Smilga ir bijis pabeidzis pirmkārt elementāru skolu Cēsīs, Bērzēnas ģimnāziju, Tartu ieguvis doktora grādu medicīnā. Un, lai arī bieži vien saviem pacientiem ir izrakstījis arī zāļu tējas un dažādas kompreses, kuras var likties apšaubāmas. Viņš ir bijis ļoti kompetents ārsts un nevienam vien palīdzējis. Jā. Tālāk. Man likās, mēs tur, ja mēs arī paskatītos to sarakstu, kurš kaut kādā brīdī pazibēs jūsu acu priekšā, vienkārši vienīgi vīrieši, un tiešām tā ir, un to mēs nevaram noliegt, jo mēs, ja mēs runājam par 19. 20. gadsimta pirmās puses vēsturi, un īpaši jau 19. 18. gadsimtu, mēs maz ko zinām par tām cēsiniecēm, kuru galvenais pienākums bija nodrošināt, lai viņu vīri var godam strādāt, veikt sabiedriski nozīmīgas lietas, bet tāpēc vien man likās svarīgi izcelt divas dāmas, un tās ir tātad kopā ar Konstantīnu Ernestu Blesigu apglabātās, viņa sieva, un varbūt pieminēšu arī meitu, bet pats Konstantīns Blesigs bija, kā lasam 1933. gada Cēlas avīzē, viņš bija ievērojams zinību vīrs, par dabas pētījumiem, tam piešķirts maģistra grāds. Bet, lūk, 1926. gadā laikrakstā Latvis ir šāda ziņa. Pēdējā gaitā, tur, kur ir rakstīts. Sprēstiņos mirusi agrākā mūžas īpašnieka dzīves biedrene Jūlija Blesiga. Būdama latviete, viņa, lai gan bija pārvācojusies, ļoti mīļoja zemniekus.
Blesīgi bija humānākie baroni plašā apkārtnē un veda vienkāršu dzīvi. Viņi mūžas mājās uzcēla glītas ēkas, mūžās un kvotas mājās uzcēla glītas ēkas, zemi lēti iznomāja, bet neražas gados vēl samazināja nomu un pavisam atlaida. Nomnieki te dzīvoja, kamēr nosirmoja. Neviens grūdienis, kas griezās pie blesīgiem, nepalika nepabalstīts. Lielinieku laikmetā Krievu zaldāti kopā ar vietējiem huligāniem mūžu izlaupīja no drānām, ne krekla neatstādami. Mūžas centrs ar pili piešķirts blesīgu vecākai meitai Elfrīdai, kura pati saimnieko, strādādama visgrūtākos darbus. Pirmos pēckara gados gāja ļoti grūti, pat nebija ko galdā likt, bet arī šī laikā neviens nabaks neaizgāja neapdāvināts. Turklāt laikrakstā Latvis, tas nav, kā zināms, tas nebija vācu baltiešu laikraksts Latvis. Mēs, protams, varam domāt, ka par aizgājējiem saka visu to labāko, bet man liekas, diezgan liels patiesības grauds arī šajos, varbūt, patētiskajos vārdos ir, un doma, kā mēs runājam par muižniecību, par vācu baroniem un viņu nozīmi un attieksmi. Protams, jā, katrs cilvēks ir indivīds, un mēs varam pat 18. gadsimta vēsturē saskatīt un zinām konkrētas ļoti humānas un apgaismotas muižniecības pārstāvs. Un vienlaicīgi pat 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā varēja būt arī pilnīgi pretēji. Kāds, kurš apstiprinātu pilnīgi visus mūsu drūmākos stereotipus, bet individuāli spriest ir tas, kas mums ir jādara. Un, ja par blesīgiem saka šo 26. gadā Latvis un 33. gadā vēl izlasīšu, tas ir Cēsu avīzē, tad, kad jau ir nomirusi viena no meitām, tātad Elfrīda. Šī muižnieku dzimta cēlusies no vienkāršiem pilsoņiem, bez kādiem tituļiem, tā bija viena no humānākām vācu muižnieku starpā. Turējās gan baronu pusē un pieskaņojās to tradīcijām, bet labprāt sagājās arī ar zemniekiem. Tā, liekas sirsnīgi un jauki. Šāds hipnotizējošs skats, kurš jūsu skatienu pievērš uz vietu, kurai, ja jūs kādreiz esat gājuši kaut vai garām kapsētai neieejot, vai ieejot pa kapsētas vārtiem uzreiz pa kreisi, ir tāds kā kreisajā apakšējā stūrī šāda te pelēka granīta stēla, kur zem kuras ir kapa vieta ar vairākiem apglabātajiem, un tie ir Grosvaldi. Grosvaldi, par kuriem mēs jau zinām visus šos uzvārdus, tāpat kā Kalniņi, Bērziņi un varbūt arī savā ziņā Grosvaldi ir tādi, ka diez vai jau tad tur šāda saistība ar Grosvaldiem, par kuriem pēdējos gados tik ļoti daudz runā, bet saistība ir vistiešākā, jo šeit pie mums Cēsīs ir apglabāts Pēters Grosvalds, tas, kura dēls vēlāk kļūst par Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāju, kura mazbērni ir jums labi zināmā Mērija Grīnberga, Jāzeps Grosvalds un vēl. Ja? Kuru savā brīnišķīgajā romānā aprakstījusi ir Kristīna Želve. Un starp citu, tad, kad par šo es biju sagatavojis īsu ierakstu arī kapsētas Facebook lapā, Kristīna bija tā, kas bija padalījusies ar brīnišķīgu komentāru. Cik jauki, kā arī es varu kaut ko jaunu uzzināt. Lūk, tagad, lai nebūtu tā, ka es jums visu laiku esmu tas, kas lasa, jums mazliet palasīs priekšā kāds cits Gundars. Jā, tā tas ir. Friedrichs Arnolds Grosvalds ir Meldera dēls, zemnieks, kā jau visi latviešu aristokrāti, patrīcieši, Rīgas pilsonība, tapis no zemniekiem. Der Bauer.
Tais 1876. Gada Ziemassvētkos Friedriha tēvs, dzirnavu turētājs un nekustamo īpašumu apsaimniekotājs Pēteris Grosvalds uztaisa uzzīmējumus par doto dzimti Pamīliju Grosvaldu. Garu gabalu par Grosvaldu dzimtas izcelšanos, kam beigās pieraksta: ja nu mani dēli grib, tad lai saliek šos uzzīmējumus pēc kārtas un ved to norakstu tā, kā mācīti cilvēki to dara. Jo raugi abi dēli, Friedrichs un Nikolais, ir mācīti cilvēki, to Pēteris Melderis paveica. Tas viņam nenācās viegli. Dikļu dzirnavās Pēteris sadzīvo 13 gadus, krāja kapitālu. Dikļu dzirnavās Pēteris izpunktierē, ka viņa dēliem vajag skolas un kapitāla. Kapitāls viņam ir, skolas trūkst. Tās 4 ziemas Siguldā ir krietni par īsu bijušas. Dikļu dzirnavās ūdeņu šalts, baltas dūjas izplastiem spārniem laižas pret debesīm, spīd saule un pa aizsprostu nāk jauna meita ar baltu jasmīnu pušķi rokā un aiziet. Dikļu dzirnavās Pēteris aprec Mālpils Meldera meitu Doroteju Leonoru Kādi, vēlāk sauktu par Tibiju Grosmammu. Viņi beržas un strīķējas kā 2 dzirnu akmeņi, met dzirksteles, sitas kopā ar dobju būkšķi, bet birst arī malums. Dikļu dzirnavās dzimst Līze, Nikolais, Lavīze, viņai lemts mirt, un tai 1850. gadā dzimst Friedrichs. Tas notiek jau Šķirstiņu mūžas jeb Nepkulu dzirnavās. Tajās pašās, ko Marijai Friedriha sievai vēlāk tāpat tiks piesaukt vietā un nevietā. Tikmēr Pētera Grosvaldi ir sakrājis kapitālu priekš dēliem un lemj dot tiem skolas. Cēsu apriņķa skolu, tad Rīgas guberņas ģimnāziju, tad lai studē Tērbatā, Pēterburgā. Sekste ir krietni augusi, skola un kapitāls. Skola ir kapitāls. Friedrichs dabū abus – skolu un kapitālu. Un vēl zelta medāli Pēterburgas universitāti beidzot, un viņam lemts dzīvot. Kopā ar Pēteru Grosvaldu tur ir apglabāta arī Tibija Grosmamma, ir apglabāts arī viņa dēls un Friedriha brālis Nikolais. Un to ir iespējams šobrīd iet attiecīgos brīžos, rudens vakaros, lasot romānu vai klausoties uz austiņām šo brīnišķīgo lasījumu, kurš arī starp citu tik vienam ir pieejams Latvijas radio arhīvā. Var noteikti klausīties. Nu, lūk. Un noslēdzot šī vakara literāros lasījumus, man ir vēl viens, atkal jāsaka diezgan patētisks, bet man bija iespēja līdz ar to jums parādīt arī šo vienu no 3 vēsturiskajām fotogrāfijām no kapsētas iekšienes. Tie ir tātad 20. vai 30. gadi. Man nav atbilstošs skats, ko parādīt šobrīd, bet tas esošā situācija nav diezko pievilcīga. Bet jūs ieskatoties redzat aizmugurē tādu, vai nu sauksim to par stēlu vai par kolonu ar naktstauriņu virsū balts piemineklis. Un tas ir piemineklis, kas ir celts ārstam Gabrielam Eislēbenam. Un 1897. gadā Baltijas vēstnesī ir kaut tāds tīvains rakstiņš, kur pavisam par citiem notikumiem un tā, bet cits starpā tiek pieminēts arī šis
šīs abedījums kapsētā un arī izstāstīts, kas vairāk par šo ārstu. Un te nu es citēšu tātad autoru, raksta autoru. Cēsu kapos atrodas akmens piemineklis, kurā iekalti šādi vārdi. Vācu valodā, tagad tulkojums. Gabriels Eislēben, meddakteris, dzimis 29. septembrī 1799. gadā, miris 29. decembrī 1852. gadā, Dusi mierā, še dus nabagu uzticīgais draugs, aiz pateicības celts. Dažādām pieminekļu plaknēm, tas tiešām šobrīd vācu valodā ir arī izlasāms. Un es turpinu lasīt. Jā, tas bija vārda pilnā ziņā īsts nabagu draugs un tēvs. Vēl tagad viņu piemin ar pateicības jūtām kā pilsētā, tā apkaimē. Viņš neskatījās ne uz tautību, ne dzimti. Katrs trūkuma cietējs bija viņa draugs. Kā ar tādu sirdi un devību viņš sev pasaulīgas mantas nevarēja sakrāt. Saprotama lieta, un tomēr neviens grūdienis velti viņa durvis nevirināja. Nekas viņu tā neuzbudināja, kā ja kāds pustukšāks grasījās par receptes rakstīšanu maksāt. Jā, viņš izpirka parakstītās zāles pats, ja manīja, ka slimais nespēja tās samaksāt. Citreiz negadījās viņa kundzei piedzīvot, ka gaļas vai zupas bļoda bija no pusdienas galda pazuduši. To viņš bieži vien mēdza pabāzt zem mēteļa un nonest tur, kur viņas saturs bija derīgākās zāles. Katru nedēļu nosacītā dienā ieradās pie viņa nabagi, un tos viņš apbalvoja katru ar 5 kapeikām. Viņa darba laiks bija katru dienu, tā līdz 2:00 pēc pusdienas, pēc tam viņš nevēlējās, ka viņu nieka lietās traucētu. Un tagad sākās raksta pavērsiens. Tad viņš pavadīja savu laiku pie glāzītes. Te kāds piemērs par viņa izturēšanos šādos atgadījumos. Eislēbens sēž dārzā pie savas glāzītes un noskatās bumbošanā. Ieskrien kāda augstākas familijas bērnu meita un elzdama, pūzdama lūdz, lai daktera kungs tūliņ nākot līdz, liels kungu bērns neguļot lāga un nesot mierīgs. Pieiešu rītā agri. Tomēr meitas nemitējušās lūkšanā un citu pazīstamu viesu pierunāšanā piespieda dakteri savu parasto dienas kārtību pārkāpt. Viņš sekoja kalponēm, bet bubinādams kā pērkona padebesis. Bērnu pārmeklējis, viņš strupi prasīja pēc Emmas, tas ir pēc auklas, un pārliecinājies arī par tās veselību, pameta cepuri un noteica īsi. Bērns piedzēris, Emma piedzērusi, dakters piedzēris. Ar Dievu! Un tā arī bija. Emma vakarā viesībās būdama, iemetusi drusku vairāk un devusi otrā dienā bērnam zīdalu. Tā nu lūk, uz šīs medicīniskās nots arī liekam punktu. Paldies jums par uzmanību. Un pulkstenis ir bez 4:09. Paldies!